Привет, мальчики! Es šodien gribu jums parādīt savu jauno kleitiņu ģireviņa style Honey Between Cookies Production. Un paralēli tam es jums pastāstīšu vienu stāstiņu par papardes ziedu meklēšanu. Bija Jāņu nakts, silta, tāda, kuru gaiss smaržo pēc zāles, ugunskura un kaut kā tāda, ko nevar līdz galam izskaidrot. Kleita ir ļoti skaista. Es iestarpināšu arī sajūtas par kleitu. Es ļoti gorīšos. Man patīk gorīties. Šai kleitai man patīk vislabāk mugura. Es sēdēju pie ugunskura un izlikos ļoti mierīga. Bet patiesībā es biju ļoti nemierīga un man bija ļoti interesanti. Ļoti interesanti. Jo visi visapkārt runāja par to mistisko papardes ziedu. Un tajā laikā es nezināju, kas tas tāds ir. Man likās, ka reāli papardes zied. Un jo vairāk cilvēki stāstīja, jo mazāk es sapratu, kur vispār viņu var atrast. Bet visi kaut kā tā kā čaloja un teica, ka reāli viņu var atrast. Un es tā sēdēju, un tad pie maniem pienāca viens tāds ar tādu smaidu. Tādu, zini, kurš sola nepatikšanas, tāpat kā man no kleitas aizmugurīte šobrīd. Un viņš man pajautāja, vai es esmu meklējis papardes ziedu. Es teicu, ka nē, ka man nav pieredzes un ka es pat nezinu, kur to papardes ziedu atrast. Es biju ļoti apmulsusi, protams, arī. Un viņš tikai uz manu atbildi pasmaidīja. Un pateica, tad šī būs tā pirmā reize. Es viņam pajautāju godīgi. Es tajā brīdī nesapratu. Es domāju, ka mēs reāli runājam tikai par botāniku, par papardes ziedu, un ka papardes ziedu, un ka tajā naktī ir kaut kāda tradīcija, ka jāiet cauri mežam un jāmeklē tā papardes ziedošā, un man kļuva interesanti. Es piekratu, jo man gribējās atrast to papardes ziedu. Un mēs gājām arvien dziļāk mežā, arvien tālāk no ugunskura, palika arvien klusāks, un es prasīju, cik ilgi tas ir jādara. Cik ilgi jāmeklē tas papardes zieds, jo mēs viņu neesam atraduši. Un viņš atbildēja, kamēr atrodam. Es domāju, ļoti nenoteikta atbilde. Man likās ļoti aizdomīgi. Bet, es kaut kā turpināju, jo, atpakaļ viena pati es negribēju iet. Un kaut kādā ziņā viņš izskatījās ļoti pārliecināts. Tā it kā viņš jau būtu kaut kādiem 100 reižu to papardes ziedu atradis. Lai gan man bija aizdomas, ka viņš vienkārši ļoti labi tēloja. Pēc brīža viņš teica, ka ir jāmeklē ļoti uzmanīgi, ka svarīgas ir sajūtas, ka nevajag steigties un ka dažreiz tas pats meklēšanas process esot interesantāks par atrašanu. Un man tajā brīdī tas arī likās ļoti aizdomīgi un likās, ka viņš ir kaut kāds papardes zieda treneris, kaut kāds orientieris, kur atrast to papardes ziedu. Vai arī pilnīgākais muldētājs. Un es vēl nebiju izlēmusi, vai es gribu turpināt ar viņu iet meklēt to papardes ziedu vai nē. Kreč, man ir ļoti smuka kleita, un es šo tekstu izdomāju. Es novēlu visiem atrast šajos Jāņos papardes ziedu. Diemžēl savā dzīvē esmu atradis tikai vienreiz papardes ziedu. Bija ļoti interesanti, bet ne šajā stāstā. Šis stāsts ir ļoti izdomāts, man gribējās jūs apmelot. Bet es novēlu jums lustīgus un jautrus Līgo svētkus, un katram bomītim atrast savējo aliņu, silto. Un, ja jums patikās, kā es prezentēju savu skaisto kleitu, tad jūs varat daudz vairāk ieraudzīt no manīm Instagramā Honey Between Cookies un pamielot vairāk atstiņas. Šī bija mana kleitas prezentācija. Atā! Pakā, moji maļčiki!